Aizsarga vietā un Rakuneks kā vienīgais aizsargs. Šāds variants ar Koroļuku. Un 0-1 ar Koroļuku aizsardzībā jau tika izmantots nevienreiz vien. Noraidīto spēlētāju soļu redzam Vašičeka ļoti mērķtiecīgi piespēle un Demitrs šādās. Un ļoti precīzi. Maiņa šobrīd jau laukumā aizsardzībā Guļskos ar Ķērklistu. Piespēle un Ripa vārtos. Ripa vārtos. Jā, otrs pēc kārtas. 2-2 izmantot skaidriskie vairāki un Lukas tablo 0-2. Sākums patiešām ļoti smags. Atrodoties izdarīt metienu. Laviņš. Lieliski piespēles. Laviņš. Tiet ar kuru Dmitrijs Kočņevs netika galā. Redzam atkārtojumā, jā, pašā vārtu stūrī. Otrā numura piespēle. Trešie vārti Jānim Spruktam. Šurilovs. Kaļaņins piespēlu. Karsums var teikt izglāba. Pieturē viņš noja, atļauti pieturē pretinieku noja. Un Ripa tomēr ielec vārtos. Rikošets. Un viņam neizdevās izsist Ripu, pasist kaut vai tālāk no vārtiem. Tur divi pretspēlētāji viņam traucēja to darīt. Kaļimuļiņš šeit. Izrādījās pārāks un 2-1. Neveiksmīga maiņa mums sanāca un 1-4. Pēdējās 4-5 minūtes ķēra mūsējos un arī noķēra. Rudenko teicam piespēlu un Sprukts ir laukumā parādījies. Ozoliņa metiens, Kočņevs atlaiž Ripai vārtos! Jānis Sprukts! Skatāmies vēlreiz, labi tur Surovijs izdarīja melno darbu, sāpīgo darbu vārtu priekšā. Nepatīkamāko, jā. Viss sitiens paņēma uz sevi. Tieši tā. Redzam, abi divi aizsargi. Kačenko. Un Ripa vārtos. Pašās trešdaļas beigās neuzmanīgi nospēlējam savā aizsardzības zonā. Viņi paliks starp vārtiem un kā aizsargi, bet tieši šajā spraudiņā arī trāpīja. Jāvespāļas uzbrukums atkal Čertis un bloķē metienu Ankipāns. Subotins. Vašičeks. Demitra aiz vārtiem, principā aiz vārtu un Ripa vārtos. Rahuneks. Jeb Gagarina kausa izcīņas, tā būs pareizāk teikt, rekordus. Vārtu priekšā atradās milzis Vašičeks.